kārtējais piedzīvojums. Mēs šoreiz laižam Krustpils, Rīga, Ventspils, Kolka, Mērsags, Rīga, Krustpils un Jēkabpils. Tā kā kārtējais piedzīvojums, laižam gaisā. Te mūsu riteņi. Trešais. Jā. Jā, tur manējais. Te mēs esam stacijā, Krustpils. Agrā rīta. Agrā rītas. Stundā, jā. Jā, 5:57. Tā kā mēs laižam jaunos piedzīvojumus. Nu ko, esam Ventspilī. Pirmoreiz sāksim no Ventspils, dosimies uz Kolkas ragu. Te nu mēs izkāpām to, vēl neko neesam nobraukuši. Tad esam beidzot nokļūt Ventspilī ar lielu autobusu. Pirmajā mums nesanāca iekāpt. Mēs gan nenorentējamies uz ātrāk. Tā kā mēs laižam uz Ziemeļiem. Te bija rietumi, bija pa vidu. Te mēs laižam uz Ziemeļiem. Esam Ventspilī. Stilta. Halo! Tīsniecības termināls. Jā. Braucam. Halo! Kas te brauc? Kolku. Uz Kolku. Laižam uz Kolku. Tā, nu mēs esam pie lokatora Irbene, kā bija? Irbene, jā. Irbene. Braucam tālāk līdz Kolkai. Lēnām tuvojamies un virzamies priekšu. Tā, nekādas dzīvības, nekā nav, ne benzīntanku, nekā. Jā, tāpēc cilvēki nav. Bet Latvija jau skaista. Jā, pagaidām. Halo! Tā, mēs esam nobraukuši, nu pusceļu vēl neesam. Kā saka, šeit rādās pusceļš. A, varbūt ir pusceļš. Nē, nav. Bez 1 kilometra. Bez 1 kilometra. Tā mēs te bliežam tālāk. Nu ko, ceļš mūs nes uz priekšu. Tā mēs braucam. Dundagas pils, Slīteres. Un mums līdz Kolkai tikai vairs 20 kilometri. Nu, tas jau ir, tā saka, nopelns labs. Uz to pušu veikals, alē maziem. Aha, tā mēs beidzot ir arī Pietura. Tā mēs cik ilgi braucām. Un nebija kā Pietura saucas. Maziem. Dzinta ir izrausies, bet mēs viņu tūdi panāksim. Tā mēs braucam. Esam jau apģēbušies mūsu tērpos. Nu, nogurums jau pamatīgs īstenībā. Kājas un 5. punkts ir tā diezgan noguris. Manai Filītei. Tas tiesa. Mums vairs nav palicis tālu apmēram, kad vairāk, 7, tur bija 11, nobraucām 7 līdz Kolkas ragam, līdz dzīvošanas vietai mums ir kādi bija. Tur bija rādīja 12, vai cik bija, nu jau mazāk. Nu, kad 7-8 kilometri ir vēl. Tā mēs braucam.
Urā! Mēs esam atbraukuši līdz šīs dienas mērķim. Mēs esam atbraukuši uz Kolkas ragu. Cik smuki un interesanti. Mēs braucām un atbraucām. Nu šis ir pats trakākais brauciens, piekrīt. Garākais. Un garākais. Jau to pašu saka, man 5. punkts ir bez pārtraukuma. Cik mierīgs laiks mūs sagaida. Šeit satiekas gan Baltijas jūra, gan Rīgas jūras līcis. Tāpēc te viņi iet no divām dažādām pusēm.
sāks otrās dienas rīts. Mēs laižam kaut kas uz mēs. Aiziet. Tā iztos es. Tā mūs sēž. Brauc mašīna. Jā, beidz filmēt. Nu, tā, mēs esam piebraukuši atpakaļ ceļā otrās dienas baltajā kāpā. Šeit baltas ļoti kāpa. Cik mierīga jūra. Mēs te mazu atpūtiņu uztaisam. Jā, tā vējš bija, bet tagad ļoti, ļoti mierīgi. Uhuu! Uhuu! Otrās dienas vidū stojamies Rojai. Roja ir mūsu pusceļš. Tā kā mēs jau lēnām tuvojamies šīs dienas mūsu finišam. Viņš nav pārāk garš. Tā kā mēs tagad tuvojamies. Tādā veidā plīvo Rojas karogs. Un mēs esam atbraukuši Rojā. Lūk mūsu uzticamie riteņi. Un lūk ir viena velopele. Kā tu jūties? Ļoti labi. Neredzi, tā mēs laižam uz priekšu. Esam pusē šodienas maršruta. Šodien ļoti viegli braucās. Laiks labs ir pa vējam. Un tā. Halo! Paiem vēl uz priekšu. Paiesim, lai es to roju. Nē, es esmu. Roja visus vilina. Tagad mēs jau braucam uz Rojas molu. Tāda interesanta taciņa. Ir blakus laikam osta, kur šķelda sakauta jūrā. Un te jau beidzas. Mēs braucām un atbraucām. Tagad esam uz mazajiem Rojas moliņa. Tad tāds tā kā laikam, lai ostā var iebraukt. No, baigi smuki. Te ir arī plūdmaleņi. Kas te mums stāv? Ui, man ar riteņu apaviem slīkājas kontaktās. Baigi paši. Braucām un atbraucām. Čau! Esam Rojā. Visiem ritiņiem. Kādi te mums kuģi, jahtas, osta maza. Reku kaut kas pa jahtu šī varēja. Ko viņi tur dara? Esam baigi faši pāēduši. Bijām ļoti gardā restorānā, ēdām zivju saļanku un zivis. Mēs pa kurzem tikai zivis ēdām. Rekot kafejnīca, supa ir dēļiem. Un te ir Rojas tilts.
Paciemojušies Rojā, mēs jau braucam tālāk. Kur mūsu. Un kur pelīte. Čau! Čau, Roja! Mūsu ceļš ved uz priekšu. Uz Mērsaku. Mēs bijām piestājušai Ķeltenes akmeņainajā jūrmalā. Te reku stāv mūsu riteņi. Te mēs iegājām. Mēs braucām un atbraucām. Lūk, priekšā brauc īra kundze, kurai vairāk par 60 gadiem. Viņa mūs 3. reizi apdzina. Halo, Pelī. Reku mums priekšā brauc īra tante. Jā. Šodienas mērķis sasniegt. Jā. Pasveicināsimies 3. reizi ar mūsu īru kolēģi. Hello! One more time! Hello! One more time. Next time appear. Yes, okay. Hello, England! Irland, sorry! Mēs braucām un esam sasnieguši šīs dienas galamērķi. Šobrīd esam pie Mērsaga bākas. Tāda viņa izstāsta tūmā. Vai tur saule traucēs? Tā izstāsta. Te esam mēs. Ķervelepele un jūra. Tā mums izstāsta jūra. Ar gulbīši. Pilna ar gulbīši. Pastīsimies, kā mums izstāsta bāka. Labi var redzēt. Jā. Tieši dzintas rokās. Un tad mēs aiziesim vēl pastīties, kas notiek tur tālāk. Šeit tur smuki ierīkot vietiņi. Mēs ejam skatīties bāku. Mēs esam Mērsaga pludmalē. Reku gulbīši savākšies tik daudz. Un tāds aizdoms, ka viņi tagad taisās uz siltējām zirē. Tā vai gulbīši šoreiz, pagi? Jā. Jā, gulbīši. Ej, mums tā krēsliņa ir. Mēs esam uz Mērsaga tilta. Mērsaga kanāla tilta. Mēs jau esam pabeiguši dienu. Tagad mums dod Mērsagu. Dodamies uz Rīgu. Čau! Mūsu pirmais pitstops. Lūk, 79 no Kalkas. Tukums tas jau mums tā. Te mēs tā bišķi jau noguruši. Šodien baigais pretvējš. Bet nu tā, jāsaka. Jā, reku Kalka. Reku mēs. Haļo! Jā. Jā. Nu, šodien grūtāk. Pretvējš. Te jau ir jūra.
Mēs tuvamies Jūrmalai. Mūsu brauciens jau vairs nav tālu. Beigām. Čau! Mēs esam jau nobraukuši 62 km un 69 km beidzas mūsu ceļojums. 3. dienas. Nu, šodien bija karsti, milzīgs pretvējš, vai ne, Zintre? Jā, moža saule, stiprs vējš. Jā, mums šodien daudz paņēma laika un enerģijas kā brauciens. Tagad jau mēs jau braucam faktiski jau pa veloceliņiem pa mežu un izbaudīsim jūru un tad arī dosimies jau ar vilcienu uz Rīgu un tālāk uz Jēkabu. Mēs braucām un atbraucām. Tā, mēs esam jau pie Vaivariem. Šeit mums mazs pitstopiņš. Te mums mazs pitstopiņš. Dzintra. Mums jau tuvojas beigām, pēdējās stundas Jūrmalā. Plānojam, ko tālāk darīt. Nu tā, mēs esam ceļā atpakaļ no Jūrmalas uz to. Mūsu Jūrmalas stacijā Asari. Saulīt jau riek. Mums pavada muzika. Perīt, kā tev patīk šī muzika? Jā. Tā mēs jau... Gribas braukt mājās. Jā, no Jūrmalas. Te visur dzīve kūsā. Nu ko, mums atkal ir vēl viens piedzīvojums noritējis. Mēs nobraucām nebijuši garu attālumu. Mēs bijām Ventspilī, no Ventspiles uz Kolku. No Kolkas uz Mērsagu, no Mērsaga uz Rīgu. Šoreiz pirmais 300 km nobraucām. 300? 200. 200 vairāk varbūt. Jā, Bišķi jau 200, 300 pārs. Jā, bišķi jau par daudz saskaitīja. Nu, lūk, tā beidzas mūsu vēl viens traks ceļojums. Uz 3. Tā kā uz nākošajiem vēl trakākiem ceļojumiem.